somatoforma veģetīvā disfunkcija kā apelsīns, kad savā medicīnas kartītē es ieguvis ierakstu somatoforma veģetīvā disfunkcija, jeb kā mēs tautā sakam veģetīvā distonija, un klāt vēl pieliek slēptā depresija, trauksmes traucējumi un panikas laikmes. Bet, lai kā būtu, beigu beigās mēs par to runājam kā par vienu veselu veģetīvā distoniju. Ko man darīt, kas tas ir, ar ko man sākt, kad tas viss murgs beigsies, kādēļ man paliek ar vien sliktāk un sliktāk. Simptomi maina savu formu, tad sāp galva, tad durās sirdī, tad elpas trūkums, tad ir caureja. Jāņem vērā, ka somatoforma veģetīvā disfunkcija, jā, ir kā apelsīns, gluži kā pretcelulīta reklāmā, ar mizu. Ar biezu, grumbuļainu mizu. Bet patiesībā, lai mēs saprastu dziļāk, ir jāņem nost tā miza. Un kas tur slēpjas? Sulīgas, vairākas šķēlītes. Un ja tev kāds apgalvo, ka var izlaist šo te mizas nomizošanu un šķēlīšu sadalīšanu un atrisināt problēmu kā vienkārši saspiežot apelsīnu, tā nenotiek. Tad kā mēs sadalīsim veģetīvo distoniju? Pirmā šķēle, jeb trauksmes spektrs, ir tavs organisms, tava anatomija. Tātad tev ir simptomi, viss sākas parasti ar simptomiem. Mēs dodamies pie ģimenes ārsta, lūdzam, lai viņš pārbauda visas mūsu sūdzības. Ja ģimenes ārsts mīņā un saka, tev taču nevajag vēl tur iet un šitur, tev taču viss ir kārtībā. Nē. Uzstāj, tev ir tiesības pārbaudīties tavam sirdsmieram. Tu pārbaudi, skaidrs, ka varbūt ka nekādu patoloģiju nav, tiešām ir bojāta veģetīvā nervu sistēma, kura ir sākus niķoties un izpaužas mums ķermeniski. Bet tāpat pārbaudamies. Ir arī gadījumi, kad dažādas infekcijas slimības vai pēc smagām operācijām vai smagām izslimotām slimībām mūsu nervu sistēma ir mazliet saniķojusies. Tad arī risinam šo te jautājumu. Vai arī, mums ir vēl kāda cita kaita, kas varētu kairināt veģetīvo nervu sistēmu, domājam, daram. Jebkurā gadījumā šī šķēle ir jāapskata atsevišķi, ir maksimāli jāsaprot, kā mēs varam pabarot savu nervu sistēmu, kurā brīdī mēs iejaucam medikamentus, kurā uzturu bagātinātājus, kurā veselīgu dzīvesveidu, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram, vai mums ir kādi slikti ieradumi. Tas arī jāņem vērā. Un tiešām pie šīs šķēles jāpakavējas un tiešām jāsaprot, vai te visi jautājumi ir uzdoti un puslīdz atrisināti. Tikai tad ejam tālāk. Apelsīna sula ir pilna ar C vitamīnu, jeb antioksidants.